Kā tev klājas, lauku jaunieti? Vai tu jūties sadzirdēts? Vai tu redzi savu nākotni šeit, laukos? Latvijas novados jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem veido aptuveni 5. daļu sabiedrības. Tie ir ap 90 līdz 100 tūkstošiem jauniešu. Katrs ar savu stāstu, katrs ar savu izvēli – palikt vai doties prom. Mēs devāmies uz Kurzemi, kur demogrāfija vēl ir salīdzinoši jauna, un uz Zemgali, kur plašās lauku teritorijās dzīve rit savā tempā. Lai saprastu, kas notiek ar jauniešiem laukos šodien. Vai tu nākotnē gribētu palikt laukos vai doties prom? Kāpēc? Ja mēs skatāmies uz izglītības izaugsmu, tad noteikti kaut kur prom. Tā būtu kāda lielāka pilsēta, pieņemsim to kā Rīgu. Jo es mācos 12. klasē, man jau plus mīnus ir uzstādīti mērķi, kurus gribētu iet mācīties. Tā būtu noteikti Latvijas universitātē, tad attiecīgi tā būtu Rīga. Ja mēs skatāmies no tāda dzīvošanas viedokļa, tad es labāk gribētu laukos miers, klusums, savu cilvēku apkārt. Nav tāda cilvēku drūzma. Jā. Okay. Un kā tu parasti pavadi brīvo laiku? Visbiežāk ar draugiem. Tad man vēl ir hobiji. Man patīk iet uz sportzāli un jaunsarga. Vai šeit pietiek iespēju hobiju, brīvā laika pavadīšana un kaut kas tāds? Mūsu skolā, manuprāt, ir ļoti daudz iespējas, ko darīt bērniem pēc skolas, pēc stundām. Mums ir ļoti daudz pulciņu un visādi pulciņi. Mums ir robotika, mums ir sporta pulciņi, mums ir keramika, mums ir veiklie pirkstiņi, tad mums ir pašpārvalde. Šogad ir sācies, bet tas ir vairāk no novada iesaiste. Ir badmintona pulciņš un basketbola skola arī ir iesaistījusies šeit, izmantojot mūsu sporta zāli, un līdz ar to arī vairāk bērni aktīvi iesaistās sporta veidos dažādos. Okay. Un tad, kā jums patīk šeit dzīvot? Kas šeit ir varbūt tās īpašās lietas vai kas tieši piesaista tos? Man liekas, mūsu skolā īpašās lietas ir tas mājīgums sajūta, ka tu neatnāc uz kaut kādu pili, tu neatnāc uz kaut kādu ritīgu cietumu, ka tev jāuzstās tā, kā skolas noteikumos ir ierakstīts, ka tev jābūt ir tādam un tādam, bet tu atnāc tādu brīvu sajūtu, tu atnāc tā kā mājās, tu jūties, tev neviens neuzspiež. Protams, uzspiež mācīties un tā, bet es runāju par starpbrīžiem un tādām lietām, kad tu jūties ritīgi mājīgi sajūti, tu jūties brīvs, tev nav no sevīm jātāla, un es kāds tu svētais. Es saku, ka šeit mēs jūtamies kā mājās, nevis kā tur lielā skolā. Ļoti maz cilvēki ir, bet ir tā mājīguma sajūta. Tavuprāt, ir īpašākā vieta tavā ciemā, kuru tu ieteiktu visiem apmeklēt? Un kāpēc? Noteikti es ieteiktu apmeklēt mūsu 2 ezerus, Jāco un Jauno, jo tur ir ļoti skaisti iespēja apskatīt viņus. Un, piemēram, jauniem var ļoti smuki apiet apkārt. Vecajā ir ļoti skaista pludmale, kurā var nopeldēties. Un noteikti ieteiktu aizbraukt uz mūsu zvirgas balto kāpu, kurā var uzkāpt augšā un redzēt mūsu visus zvirgas mežus no augšas. Vai tu nākotnē gribētu palikt laukos vai doties prom? Un kāpēc? Es noteikti izvēlētos dzīvot vecumniekos, kas ir lauka teritorija, jo šeit visapkārtēji ir kā ģimene un labi draugi, un mēs varam veidot vidi tieši tādu, kādu mēs vēlamies, un ir daudz pieejama dažādi interešu izglītība, sports un visas pārējās aktivitātes. Kā tu raksturot dzīvi laukos salīdzinājumā ar pilsētu? Pat ja lauki salīdzinājumā ar pilsētu ir ļoti maza vide, es jūtos daudz brīvāka,
jo šeit ir plaša teritorija, te ir daba un nav tik daudz cilvēku. Un tāpēc es uz ielām vienmēr jūtos kā brīvs cilvēks. Vai šeit pietiek iespēju, piemēram, hobijiem, pulciņiem vai transportam? Manuprāt, tieši vecumniekos jauniešiem pietiek iespējas hobijiem, jo ir pulciņi sākot no sporta, ir mākslas veidos pulciņi un arī dažādas citas aktivitātes, bet tieši tādos mazākos ciemos tur, manuprāt, ir nepietiekami pulciņi. Jā, par transportu tā varētu būt tāda lielāka problēma, jo ir transports, bet bieži nesakrīt tie laiki ar pulciņiem. Un, jā, tu vari nokļūt uz to pulciņu, bet atpakaļ, ja beidzas vēl, tad bieži nav iespējas skatīt. Kā tu parasti pavadi brīvo laiku šeit? Brīvo laiku cenšos aizpildīt vienmēr maksimāli. Šobrīd es lielāko laiku veltu biedrībā Autgazārā, rakstot, veidojot projektus un piedaloties ikdienas aktivitātēs. Vecumnieku vidusskolas deju kolektīvs, koris Viestella un basketbola treniņa hobija līmenī. Ir ļoti daudz iespējas vecumniekos, un es teiktu, ka tās visas ir jāizmanto, un es teiktu, ka arī daudz jauniešu izmanto šīs iespējas. Un kā ir Tukuma novadā? 2026. gada sākumā šeit dzīvo vairāk nekā 44,000 iedzīvotāju, no tiem līdz pat 10,000 jauniešu. Apmēram puse no viņiem dzīvo laukos, pagastos un ciemos. Tie ir 5 līdz 5,500 jauniešu. 5,000 iespēju, 5,000 sapņu. Un tikpat daudz izaicinājumu. Ir vietas, kur jauniešu ir pavisam maz. Zante, Matkule, Viesatas. Katrā mazāk nekā 100 jauniešu. Ko nozīmē augt vietā, kur tev līdzīgu ir tik maz? Vai tas attur? Vai padara stiprāku? Kā tu raksturo dzīvi laukos salīdzinājumā ar pilsētu? Es noteikti teiktu, ka laukos dzīve salīdzinājumā ar pilsētu ir ievērojami mierīgāka. Laukos pastāv savu veidu harmonija. Laukos var rast mieru no šīs pilsētas hausa, no nemiera, no vispārējā. Vai tu nākotnē gribētu palikt laukos vai doties prom? Un kāpēc? Es pieļauju, ka es noteikti gribētu palikt laukos, jo savā ziņā man būtu grūti iedomāties sev dzīvojamā lielā un skaļā pilsētā. Tas tiešām ir liels nemieris un liels stress. Un, manuprāt, tas, ko var iegūt laukos, kāda harmonija var rast, tas ir kaut kas nenovērtējams salīdzinājumā ar pilsētu. Kas laukos jauniešiem ir vieglāk un kas ir grūtāk? Jauniešiem laukos ir vieglāk, manuprāt, izbaudīt dzīvi, jo ir klusāk viss un iegūt jaunus draugus. Un, manuprāt, tie draugi vienmēr paliek uz mūžu, jo tur nav baigi liela izvēle kādiem draugiem. Un kāda, tavuprāt, ir īpaša vieta tavā apkaimē? Īpaša vieta manā apkaimē ir droši vien dīķis blakus manai mājai, jo es tur katru ziemu eju slidot. Jā. Kā tu parasti pavadi savu brīvo laiku? Tātad viena no iespējām laukos pavadīt savu brīvo laiku ir tikties ar kaimiņu bērniem un attiecīgi doties pastaigā vai izbraukt ar riteņiem. Noteikti ir jāpiemina tas, ka var doties kartupeļu talkās, palīdzēt savam vecstāvam labot traktors un novākt labību. Ar kādām grūtībām tu sastopies dzīvojot laukos? Tātad viena no aktuālajām problēmām noteikti ir transports, jo arī jauniešiem manā apkaimē ir problēma nonākt uz skolu, jo ir tikai viens autobusu reiss, kas attiecīgi skolā ierodas tikai 8:30, un mana skola sāks 8:00.
Projekts Miljoni laukos meklē atbildes. Tas pēta problēmas, iezīmē iespējas un veido jaunu skatījumu uz laukiem. Tas savieno jauniešus ar lēmumu pieņēmējiem, dod balsi tiem, kuri bieži paliek nepamanīti. Jo laukos ir miljoni, ne tikai naudā, cilvēkos, idejās, nākotnē. Jautājums nav, vai laukos ir nākotne. Jautājums ir, vai mēs to spējam ieraudzīt un veidot kopā.